Klausīties ar sirdi. Reiz dzīvoja pavisam jocīgs autobuss. Viņam nepatika ceļojumi, ātrums, šosejas un nepavisam nepatika grants ceļi. Bet visvairāk par visu pasaulē šim autobusam nepatika cilvēki. Cilvēki taču tevi izveidoja tādu skaistu ar 2 apaļām acīm priekšā un skaistām svītrām sānos, citi autobusi viņam teica. Tev cilvēkus vajadzētu mīlēt, bez viņiem tevis nemaz nebūtu. Un kurš gan teica, ka es gribu būt? Sarkans vītrainais autobuss noburkšķēja. Man labāk patiktu gulēt metāla lūžņu savāktuvē, tad es vismaz beidzot varētu atpūsties. Un neko vairs neredzēt, ievaicājās mazais zilais mikroautobuss. Un neko vairs nepiedzīvot, iejautājās viņam blakus stāvošs balts milzis ar slīpu stiklu priekšā. Es neko vairs negribu redzēt un dzirdēt, esmu vecs un gribu tikai gulēt. Cilvēki man ir apnikuši līdz manām lielajām apaļajām acīm, vēl augstāk līdz stūra lampiņām. Kāpēc tu tā saki? Ko viņi tev ļaunu nodarījuši? Turpināja taujāt zilais mikroautobuss. Viņi skaļi trokšņo, piedrupina salonu, viņi graiza krēslus, viņi līmē košļenes zem sēdekļiem, viņi vienkārši man riebjās. Sarkans svītrainais autobuss noelsās. Bet tā jau dara tikai daži. Baltais milzis centās aizstāvēt cilvēkus. Vai dzirdējāt? Zilais mikroautobuss pēkšņi ierunājās. 14. augustā mums visiem būs jāstrādā. Pilnīgi visiem. Kas noticis? Baltais milzis gribēja zināt. Mums visiem būšot jābrauc uz Aglonu. Skaidri dzirdēju, kā mans šoferis runāja pa telefonu un ierakstīja savā plānotajā šo datumu. Būšot jābrauc pat visvecākajiem autobusiem. Mikriņš pašķielēja uz kurnētāja pusi. Nu, nē, sarkans vītrotais večuks skumji nopūtās. Ja man liks braukt, ziniet, ko es izdarīšu? Es vienkārši saplīsīšu. Es saku nopietni, vienkārši saplīsīšu. Bet kāpēc visiem jābrauc uz Aglonu? Baltais milzis turpināja prašņāt, neliekoties nezinis par svītrainā vaidiem. Nu, ja pareizi saprotu, Aglonā būs kaut kādi svētki. Un tāpēc man jāgrabina savi vecie kauli pa gruntsceļu? Sarkans svītrainais kurnēja milzīgās acis plakšķinādams. Nē, es saplīsīšu, ka es jums saku, mēs vairs, cienījamie kolēģi, neredzēsimies. Es palikšu ceļa malā starp Preļiem un Aglonu. Tā esmu izlēmis tieši tur, lai tiem trokšņotājiem, smērētājiem, postītājiem sāpīgāk. Autobuss savilka tādu viltīgu ļaunu smīniņu. Dari, kā zini. Abi uz riteņiem stāvošie kolēģi saskatījās un nosmaidīja. Pienāca 14. augusts. Jau pašā rīta agrumā no stāvlaukuma izbrauca autobuss pēc autobusa. Viņi devās uz dažādām baznīcām, lai paņemtu tur sanākušos cilvēkus. Ļaudis bija nedaudz miegaini. Daži žāvājās, daži staipījās, daži steidza apēst savu brokastmaizi, bet kopumā gaisā virmoja priecīgs satraukums. Arī sarkans vītrainais autobuss ielaida sevī tādu priekā virmojošu ļaužu bariņu. Ak, jūs nelaimīgie, viņš pie sevis klusi smējās. Nekur jūs netiksiet, es šodien esmu nolēmis saplīst. Bet cilvēki nedzirdēja šos klusos smieklus. Viņi priecīgi čaloja, viens otru apskāva, daži pat sabučojās. Šie nu gan ir ļautiņi, autobuss pie sevis burkšķēja. Paskat, kā tēlo, ka viens otru mīl. Neticu es viņiem. Kamēr autobuss burkšķēja, cilvēki jau bija iekāpuši, iekārtojušies savās sēdvietās un uzsāka kopīgu rožu kroņa lūgšanu. Ak, nē, atkal troksnis. Autobuss būtu aizspiedis ausis, ja viņam būtu rokas, bet nu viņš tikai samiedza savas platās acis un sakoda zobus.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Cilvēki dziedāja 1 reizi, 10 reizi, 20 reizi. Nu, cik var? Autobuss iekliedzās tā, ka motors noraustījās, bet cilvēki turpināja lūgties. 30 reizes, 40 reizes. Kāpēc tik daudzas reizes jāatkārto? Autobuss novēdējās un atkal sapņoja, kaut viņam būtu rokas, ar ko aizbāzt ausis. Bet tā kā rokas neuzradās, autobuss sāka ieklausīties cilvēku dziesmās. Kādi savādi vārdi, viņš pats sev teica. Autobuss nekad tādus nebija dzirdējis. Vislabāk man patīk, kā skan žēlastības pilnā. Autobuss secināja un turpināja gaidīt tieši šos vārdus. Ei, cilvēki, kāpēc jūs apklusāt? Sarkans svītrotais iekliedzās. Man tikko sāka patikt, hei! Taču dziesma vairs neatskanēja. Cilvēki sāka klusi savā starpā sarunāties, un autobusam palika garlaicīgi. Varbūt salūst jau tagad, viņš iedomājās, vai nedaudz vēl pagaidīt. Varbūt pagaidīt, kamēr sāksies lietus, lai cilvēkiem sliktāk. Jā gan, pagaidīšu, līdz viņi būs iesnaudušies, un tad hops, izmetīšu šos turistiņus Lietuvā. Klausīdamies savu riepu svilpošanā un motora vienveidīgajā dūkoņā, autobuss sāka domāt par vārdiem žēlastības pilnā. Žēlastības pilnā. Žēlastības pilnā. Autobuss klusi pie sevis dziedāja un sajūtās tā, kā nekad nebija sajūties. Cik skaisti skati apkārt, viņš pēkšņi izsaucās, un cik viegli ripot pa šo gludu asfaltu. Autobuss jūsmoja. Paskat, vesels govju ganāpulks. Viņš pats sev rādīja un pievedza govim ar vienu no savām milzīgajām apaļajām acīm. Un kādas debesis! Es nekad neesmu redzējis tādas debesis. Autobuss svērās augšup un nevilšus izbrīnā atvēra muti. Kā es to agrāk neredzēju? Viņš nesaprata. Pēkšņi šoferis uzspied uz bremzēm, un autobuss ieraudzīja milzīgus baltus baznīcas torņus. Cilvēki sarosījās. Vai tad jau aglona tik ātri? Autobuss jautāja pats sev. Kur tad preili? Man vajadzēja tur saplīst. Es taču visu biju izplānojis. Sveiks, svītrēnais! Pēkšņi autobuss sev blakus izdzirda draudzīgu balsi. Viņš pašķielēja pa labi, tad pa kreisi un ieraudzīja balto milzi, kas smaidīja līdz ausīm. Tu tomēr nesaplīsi, milzis smējās. Es gribēju, bet es nepaspēju, jo es dziedāju. Tu dziedāji? Baltais milzis smējās kā traks. Tu, vecais īgņa, dziedāji? Nesmejies, es dziedāju, un manī notika kaut kas savāds. Es redzēju govis un tīrumus un debesis, un man ripot bija tik neparasti viegli. Es vairs negribu metāla lūžņos. Es gribu dzīvot, es gribu redzēt, es gribu just. Nu, brālīt, tu mūs pārsteidz. Baltais milzis smaidīja līdz pat sānu lukturiem. Tu taču esi pavisam cits autobuss, tevi pat pazīt vairs nevar. Jā, es laikam esmu iemācījies dzirdēt. Kaut kā citādāk dzirdēt. Kaut kā dziļāk dzirdēt. Savādi. Iemācies arī tu dzirdēt. Dzirdēt ar sirdi. Tad, kad tev ir garlaicīgi baznīcā, garlaicīgi lūkšanā, garlaicīgi dzīvē, tad, kad tev gribās kurnēt kā sarkans svītrēniem autobusam, kad gribas aizbāzt ausis un neko vairs nedzirdēt, pamēģini klausīties ar sirdi.
Varbūt arī tu ieraudzīsi debesis. Nevis tādas ar melniem vai baltiem mākoņiem, bet tādas, kas uzrunā un pārveido sirdi.